2014. gada 15. oktobrī. Jau par tradīciju kļuvusi Hotel School Rīga studentu oktobra izstāde, kuras laikā jaunieši prezentēs savas vasaras prakses pieredzi, pasniedzējiem demonstrējot iegūtās prasmes, bet pirmkursnieki atklājot viesnīcu biznesa noslēpumus. Prakses izgāja Viena mūžā, kas atradās netālu no Skrundas 6 km. Šodien es prezentēju savu uzņēmumu, kurā es strādāju. Jau sāku kā praktikants, tagad jau uz patstāvīgu darbu. Strādāju tāpēc Vecrīgā, Golden Coffee restorāns saucās. Es gāju praksi Rīdzenē 10 nedēļas. Es patiešām nostiprināju savas teorētiskās zināšanas ar praktiskiem darbiem. Es iemācījos klāt galdus, atšķirt visus galda piedarumus. Pārstāvu viesnīcas Spa Hotel Azari. Praksē biju gan recepcijā uz neilgu laiku, gan arī restorānā. No maija sākuma tātad līdz pat šai dienai, jo šobrīd jau tur strādāju. Pirms uzsākt praksi, jauniešiem bija jāpieņem izvēle palikt Latvijā vai doties stažēties viesnīcās ārzemēs. Līdzīgi iepriekšējiem gadiem, arī šoreiz top galamērķi bija Spānija. Mana praksa ilga 4,5 mēnešus, un es biju praksē Spānijā, Katalonijā. Viesnīca ir 4 zvaigžņu ar 5 stāviem un 33 istabām. Es izvēlējos braukt uz Spāniju, jo tā bija viena no manām sapņu valstīm. Un nonācu Barcelonā, mazā pilsētiņā, ko sauc par Kaleju. Strādāju viesnīcā recepcijā. Viesnīca bija diezgan liela, 209 istabas, kuras bija izvietotas 9 stāvos. Šovasar 3 mēnešus pavadīju Spānijā viesnīcā Best Western Hotel Les Palmeras, kur ir 4 zvaigžņu viesnīca. Ar savā ziņā augstiem standartiem, ko es personīgi arī meklēju, jo es vienu praksi restorānā jau biju izgājusi, bet šovasar gāju otro. Prakses izgāju Spānijā, kur pilsētiņā Malgrat de Mar, 3 zvaigžņu viesnīcā, Aqua Hotel Bella Playa, kā viesu atpūtas organizators. Un mana praksa ilga 3,5 mēnešus. Prakses atziņas. Kas man ļoti patika, tas, kas iemācījos, tad, kad tev 30 minūšu laikā ir jāsaklāj restorāns, jāsaklāj kafijas pauzes un vēl konferenču zāles, ka visu var to mierīgi bez stresa lēnītēm izdarīt. Man ļoti patika arī kolektīvs, jo patiešām, kaut es esmu tikai praktikants tur, bet tur visi bija par mani. Vienreiz man sanāca ķibela minibārā. Visi viesmīļi mani aizstāvēja, ka tā tiešām nebija mana vaina. Tā bija fantastiska pieredze, kas man garantēja arī turpmāku darbu šajā jomā. Līdz ar to nenožēloju un noteikti iesaku arī visiem pārējiem doties tieši uz Spāniju, lai realizētu sevi viesnīcu biznesā. Foršākais bija dienas aktivitātes. Dienas aktivitātes, kurās es organizēju spēles gan bērniem, gan pusauģiem, gan pieaugušajiem. Tās bija ūdens aktivitātes, galda spēles, iešana uz pludmali, putu ballītes, piepūšamās atrakcijas. Viss tika iekļauts. Lielākie izaicinājumi, kurus es saņēmu strādājot, protams, bija lielās grupas. Es biju viens, viņi bija 10, bet izaicinājums bija pārāks, tāpēc es izvēlējos viņus apkalpot. Foršākais Rīdzenē tiešām ļoti labs kolektīvs, ļoti labi iemāca visu. Un arī uzskatu, ka praksa Latvijā ir individuāla pieeja praktikantam. Tas nav tā, ka tevi ieliek tagad recepcijā un dari, ko tu proti. Šeit pastāstīja visu. Neviens nedusmojās, ja es nepratu kaut ko. Jo pirmajā nedēļā gāja ļoti lēnu, gan ar runāšanu, gan ar check-in procesu veikšanu. Bieži pati raustīju valodu un uztraucos, un neviens nepārmeta. Man teica tikai nomierinies, lēnām un dari tu. Stāvēja man blakus, un ja es kaut ko aizmirsu, palīdzēja, parādīja, kur kas ir jāuzspiež. Tā individuālā pieeja ļāva visu daudz mierīgāk un vieglāk apgūt. Izaicinājums braucot turien bija tas, ka es minimāli zināju spāņu valodu, bet tā komunikācija ar zīmju valodu, ar rādīšanu, ar visu to, jo man bija kolēģi, kas runāja tikai spāniski, un tas sākumā bija tā barjera, ko pārvarēt, bet ja tu ej tajā visā ar visu savu atdevi, tad sapratīsi un ļoti ātri var iemācīties, jo īpaši vārdus, kas tev ir ikdienā vajadzīgi darbā. Kā atzīst studenti, viņu ieguvumi neaprobežojas ar svešvalodu apguvi vien. Iemācījos daudz darbus vienlaikus darīt, multitaskings, tātad tev ir jāmāk gan darīt kaut ko, taisīt kokteili, domāt par lietu, kas tev vēl ir jāizdara, un vēl runāt ar klientu tajā laikā. Es noteikti ieguvu pieredzi lielu, un tā skaitā arī ar problemātiskiem cilvēkiem, jo
cilvēki nāk visādi. Un tu nekad nevari zināt, kāds būs jaunais cilvēks, kurš nāk pie tevis. Galvenais ir dzīves rūdījums, ko var iegūt tikai reālā darba vidē. Bieži nāca pārbaudes uz recepciju, pārbaudes cilvēks, kas klausījās, vai tu čekojot iekšā viesi, pasaki visu, kas tev jāpasaka. Un arī pārbaudiet to, kā runā. Tas ir tāds liels pārbaudījums, kad tev ir gan viesim saudzīgi jāpasaka, ka viņš ir kaut ko nepareizi izdarījis vai ir salauzts inventārs. Gan arī saudzīgi jāpasaka tas, ka viņš vēlās mainīt numuriņu, bet mēs nevaram iedot. Viesnīca ir pilna. Un ir jāspēj panākt tas, lai būtu apmierināts gan viesis, gan arī viesnīcai būtu ienākumi. Tātad man galvenie pienākumi bija recepcijā, bet es arī biju kā viesmīlis, piedalījos 3 lielās kāzās. Bija ļoti smags darbs, jo darbs bija uz kājām un bija daudz viesu iebildumu un arī vajadzības. Prakses atziņas. Mans lielākais izaicinājums bija tieši spāņu valoda, kas sākumā sagādāja grūtības. Arī datoru sistēma viss bija spāniski vai kataloniski, dokumenti, rezervācijas. Bet pēc mēneša jau ar visu tik galā man pat ļoti iepatikās. Es labprāt to darītu atkal. Esmu ļoti apmierināta par šo vasaru. Es būtu, man liekas, palikusi arī vēl ilgāk nekā 3 mēnešus. Izstādes noslēgumā veseli 5 stendi organizēja balvu izlozes, kurās varēja piedalīties apmeklētāji, un dažiem palēmējās uzvarēt vairāk kārt. Apmeklētāju viedoklis. Mani sauc Kristaps. Man ļoti patīk šī izstāde, jo es apgūstu ļoti daudz pieredzi, ko no citiem studentiem, no 2. kursa studentiem, kur viņi ir bijuši, kāda viņa pieredze. Un tas bija pats svarīgākais, manuprāt, ko es šovakar redzēju. Forši bija arī tas, ka varēja parunāties ar 2. kursa studentiem, ka viņi pastāsta visu to, ko viņi zināja, ko nevar atrast ne internetā, nekur. Tas bija viens no labākajām lietām. Studē gudri kopā ar Hotel School.